Vēncpilī ir vairāk nekā 20 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tāda stacija ir viss hidrotehnisko iekārtu komplekss, ko izmanto sadzīves notekūdeņu atsūknēšanai. Viena no lielākajām sūkņu stacijām atrodas Brīvības ielā. Tur nonāk visi pilsētas notekūdeņi. Pēc tam tos pārsūknē uz sūkņu staciju Muitas ielā, kura ir pati lielākā Pārventā. Un tālāk visi notekūdeņi nonāk attīrīšanas iekārtās. Diennaktī uz attīrīšanu tiek novadīti no 8000 līdz 10 000 kubikmetru ūdens. Ziemā to apjoms var pieaugt no 10 līdz 14 000 kubikmetru. Attīrīšanas process ir vidē draudzīgs. Šim nolūkam tiek izmantoti mikroorganismi, nepielietojot nekādas ķīmiskas vielas. Mēs strādājam tikai ar bioloģiskajām baktērijām. Nekādas ķīmijas mēs klāt nelejam, neko mēs nemaisam, viss notiek dabiskā veidā. Pirmais, kur notekūdeņi ienāk, tie ir pieņemšanas kamera, smalkās restes, kur jau atdalās smiltis, akmeņi. Tālāk notekūdeņi sadalas kamerā un no sadalas kameras uz bioloģiskajām tvertnēm, kur tad jau sākās notekūdeņa attīrīšana ar baktēriju palīdzību. No bioloģiskajām tvertnēm nākošais solis ir aerācijas baseini, kur viņas tiek bagātināts ar skābekli, un trešais solis ir galējie nostādinātāji, kur jau ir tīrais ūdens, un galējiem nostādinātājiem tās beigtās dūņas, kuras jau savu darbiņu ir padarījuši, ar sūkņu palīdzību novadam uz centrifūgu telpu. Centrifūgu telpā mēs viņas izžāvējam, izgriežam lielās centrifūgas mašīnā un ar šneku palīdzību iekraujam viņas piekabē. Tālāk jau Zemnieks, doto brīdi mums ir noslēgts līgums ar zemnieku saimniecību, kuri tās dūņas ņem un iestrādā lauksaimniecības zemē. Attīrīšanas process notiek nepārtraukti 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Lai nodrošinātu nepārtrauktu iekārtu darbību un uzlabotu sistēmu, uzņēmums Sūdeka veic regulārus apkopes un remonta darbus. Šobrīd notiek aerācijas baseina modernizācija. Šogad veicam difuzoru membrānas un gaisa kondensātu izlaides mehānismu pārbūvi. Membrānas mēs mainām vecās uz jaunajām, un kondensātu izlaidi mēs mainām veco mehānismu pret jaunu mehānismu un liekam vēl papildus izlaidi, lai nodrošinātu labāku kondensātu izlaidi no gaisa kolektora izlaides. Jaunās membrānas aktīvāk un ātrāk noteikti piesātinās esošos notekūdeņus ar skābekli, un gaisa pūtējiem nebūs tik liels slodzes un elektrības patēriņš krietni samazināsies. Otrs, kas papildus vēl ir pie membrānu nomaiņas, tas ir aerācijas baseinu attīrīšana no nogulsnēm. Jo nogulsnes tāpatās saguļās uz membrānām, un tam gaisam ir grūti iznākt ārā. Notekūdeņa attīrīšanas iekārtu kompleksā kopumā ir 4 aerācijas baseini. 2022. gada vasarā tāda pati modernizācija tika veikta 2 no tiem. Ieplūstošo notekūdeņa analīze notiek gan pirms, gan pēc attīrīšanas, un tad attīrītais ūdens nonāk Baltijas jūrā. Uzņēmums Sūdeka atgādina, ka tualetes pods nav paredzēts atkritumiem. Tāpat tur nevajadzētu mest medikamentus, uz kuriem beidzies derīguma termiņš. Tādas tabletes noteikti nedrīkst noskalot podā. Nevajadzīgie medikamenti jānodod aptiekā.